Sveiks, atkal Edgars ar KLO biznesu. Par tādu interesantu tēmu, kuru nekad mums nepastāstīs skolās, augstskolās vai jebkurā citā apzinīgā sabiedrībā. Kāpēc tas arī tāds būs tāds no mūsu turpmākās sarunas. Tēma ir tāda, kā Kastas gan jau līdzīga stāsta bija dzirdējis, līdzīgi nosaukumu bija dzirdējis par dzīvi Indijā, kad viņam visa sabiedrība tiek sadalīta kastās. Nosīt, ja tu esi piedzimījis ārstu ģimenē, tad tu nākotnē visticamāk būsi ārsts. Ja tu esi piedzimījis uzņēmēju ģimenē, tad tu visticamāk būsi uzņēmējs. Ja tu esi piedzimis podu dedzinātāju ģimenē, tad tu vienmēr sagatavosi labākos pisuārus taviem klientiem. Kaut kā tā, ja īsumā. Ja globālāk paņemt, tad pasaule dalās 4 kastās. Kas tās par kastām būs? Viss sākas ar zemāko kastu, kurā lielākā daļa sabiedrības atrodas atkarīgs no sabiedrības, bet lielākoties par kaut kādiem 80%. Lielākā daļa no mums ir parastā darbinieka kastā. Neteiksim, ka tā ir slikta vai laba, bet pagaidām minēsim pēc fakta, kad ir tāda. Nākamā kasta tā ir komersanta kasta, uzņēmēji. Agrāk padomju senībā viņus sauc par spekulantiem, tāpēc to kastu tā kā neieredzēja un viņa nosīta bija izsvītrota kā šķira. Bet tādā veidā daudz augošs līderis atkal padomju senība bija pazaudējis. Kas ir uzņēmēji, domāju, tev nevajag skaidrot. Jā, par 3. kastu tā atkal ir militārā kasta. Tie ir cilvēki no policijas, no armijas, robežsardzē un laikam valsts ieņēmuma dienesta nodokļu iekasētāji, viņus arī pēc būtības varētu turpat pievienot. Tāpat tās arī militārā policija, saprot. Viss, kas ir saistīts ar militāro dzīvi. Jā, par 4. kastu viņi ir savā ziņā dažādos laikos saukta dažādā veidā, bet biežāk viņi sauc par garīdznieku kastu. Garīdznieku kastā ir, protams, tie paši garīdznieki, kā reliģiskie darbinieki, mācītāji, svētītāji un tādas lietas. Tie paši aktieri, muzikanti, kā radošie darbinieki, rakstnieki arī turpat atrodas. Pirmatnējos laikos, kad nebija reliģijas, tie bija šamaņi parasti. Uz viņiem turējās tā kā visa cilts, kur ir šamans pēc noteiktās sēņu devas tev varēja pastāstīt, kāpēc līst lietas vai nelīst. Tik tālu mēs visi nonācām. Un pie 4. garīdznieku kastes ir ļoti daudz tādu specifisku cilvēku. Mūsdienu laikos viņus vairāk laikam par inteliģenci tomēr sauc, ka tie ir cilvēki, kuri zina, ko darīt. Un te atkal, ja apstīties iepriekšējā gadsimtā, kaut kur 10. gadus, par Latvijas teritoriju. Vairāk sanāk par padomju teritoriju. Kā padomnieki arī tos pašu inteliģences tā diezgan stipri apspieda, protams, vēlāk laikiem mainoties. Viņus tā kā mazāk aiztika, bet viņi vienmēr tika kontrolēti, jo vienmēr saprata. Tāpatās tā kā garīdznieks, viņus kā šķiru izņēma. Tā kā vēlāk parunās vispār par to, kurās valstīs kāda kasta ir kā līderi, bet lai tu zinātu, ka 4. kasta ir tie paši garīdznieki. Tik tā pāri ielai jāpaskatīt. Kā vispār identificēt, no kuras kastes ir katrs cilvēks? Jebkurš cilvēks. Gan jau pēc apģērba, pēc izskata, pēc uzvedības manieres. Jā, paņemt, pastīties uz tā pašu darbinieku kastu. Kā viņi ģērbjās, tas saprotams, nekā viņi neģērbjās. Lielākoties ieparkās kupolniekos. Nav nekādas gaumas izjūtas, ja pēc apģērbiem. Leksikā daudz runā tā saucamos mātes vārdus, ja tie būtu lamu vārdi. Tas pats žargons. Kaut kur bija pateikts, ka ikdienā primitīvais cilvēks lieto kaut kur tikai 20,000 vārdu. Un tas diezgan skaidrs, ka literārais
līmenis viņiem ir diezgan zemā līmenī. Ja paņemt apstīties uz komersantu kastu, tad viņi ģērbjās vienmēr ļoti inčīgi, ļoti patīkami. Vienmēr viņi staigā uzvalkos. Vienmēr skaisti izlunāts drēbes un rūpējas par savu izskatu. Biežāk sevis dēļ, citreiz retāk, vienkārši dēļ klienta, kad sociums pieprasa, ka tu esi attiecīgajā kastā, ka tev ir noteikti tā jāģērbjās. Tāpēc, ja par valodu, kā viņi lieto, no lamvārdiem viņi kaut kā cenšas izbēgt, bet ikdienā, protams, arī tiek lietota. Literārais līmenis arī ir tādā diezgan zemā līmenī, pat cik vienīgā literatūra, ko viņi lasa, ir tomēr grāmatas par mārketingu, uzņēmējdarbību, tādām lietām. Protams, ir labāk nekā neko nelasīt, ja. Ja pēc sevīm skatīties, es arī nekādu citu literatūru gandrīz nelasu. Vienīgais varbūt tās filozofija. Un, ja par trešo kastu, par militāro kastu, kā viņi ģērbjās? Nevienam nav noslēpums, kad viņi ģērbjās formā. Tas ir tā kā primārais. Ja par ikdienas dzīvi, par civilo dzīvi, tad viņi tomēr diezgan strikti ģērbjās, bet vienmēr sakopt, lai arī pie kāda ienākuma līmeņa viņi nebūtu. Viņām vienmēr viss apģērbs ir izgludināts, tīrs un patīkami izskatās. Vienmēr sakopt frizuras, tas tā, cik ievēroju. Ja godīgi var uz mani tagad apstīties, tieši esmu apģērbies kā militārās kastes dalībnieks. Ja par viņu valodu, diezgan bagātu valodu, viņi tomēr saprot, ka sevi ir jāizglīto, ka ir atkal noteiktas karjeras kāpnes, pa kurām ir jākāp. Un visādos veidos viņi tomēr cenšas bagātināt savu zināšanas. Jā, par garīdznieku kastu, kā viņi izskatās. Ikdienā, man liekas, viņas visgrūtāk atšķirt no visiem citiem, bet parasti viņi arī sakopt rūpējās par sevi. Var paņemt standarta mākslinieku, vai no arhitekta, kuram ir bereti uz galvas, jā. Vai paņemt kā piemēru, ko mēs vēl kā piemēru skaisti paņemsim. Jā, ja reliģiskie darbinieki, tad, protams, skaidrs, ka viņi savā darba apģērbā arī pa ikdienas dzīvi steigā. Ja paņemt tos pašus aktierus, viņi vienmēr tā krasi ģērbjās. Bet, šeit tiešām nav tāda izteikta kaut kāda apģērbu līmeņa. Vienkārši viņi cenšas tikko izskatīties jauki, skaisti. Protams, citiem ir atkal kaut kādi nozīmītas, varbūt redzējāt citreiz tiem pašiem politiķiem, bet, tas tāda jau atsevišķa tēma, ja iet tajā visā dziļāk. Ja par viņu valodu, tad tā vienmēr ir viena no bagātākajām valodām. Zināšanas vienmēr vairākās nozarēs tiek attīstītas. Un tagad tie ir cilvēki, teiksim, ja ar viņiem runā, tu izjutīs tādu patīkamu iekšējo sajūtu, ka tas ir cilvēks. Ar viņiem pat mazāk runā, viņos vairāk klausās, ja tā pēc būtības paņemt apstīties. Ja par to, kā vispār katra no šīm kastām pavada savu ikdienu, skaidrs, ka jebkurš cilvēks no darbinieku kastes parasti ierodoties mājās, vai ieslēdz televizoru, vai Netflix, vai YouTube'ā skatās nevajadzīgus video. Vai atkal ierodās sliktākajā gadījumā ierauga mājās sievu, bērns, no kuras nevar paciest, un tad vai lej sevi iekšā alus izstrādājums, vai arī 40% grādīgos izstrādājums, kas, vienmēr ir tajā sliktākajā kvalitātē, kur. Ja par to cilvēku dzīvesveidu, tad viņam, teiksim tā, lielākais prieks, protams, veidojas caur to pašu vēderu. Kā tie ir cilvēki, kuru primārākā misija dzīvē ir piepildīt savu kuņu. Ja par komersantiem, ja par viņu ikdienu, tas, laikam, ir viens no spožākajiem dzīvesveidiem, pat cik pabeidzot visus darbus, viņi uzreiz dodās izklaidē,
daudz sieviešu vienmēr ir, jo par sievietēm arī parunāsim. Vienmēr ir daudz sieviešu, vienmēr ir notikumi. Protams, atkal ir daudz alkohola, citreiz narkotiskās vielas, bet, viņi dzīvo emocionāli piepildīta dzīve, ja. Viņām varbūt tās mazāk svarīgi piepildīt savu vēderi, bet, teiksim, lai visu laiku atrastos draivā, lai sevi dzītu uz priekšu, tādā stāvoklī viņiem atkal ir svarīgi atrasties. Ja par militāro kastu, es tā spriedīšu nedaudz pēc savajā tēva. Tur tam cilvēkam vienmēr visam ir jābūt pēc grafika. Esam ierodās mājās, launāks tādā laikā, pusdienas arī noteiktā laikā. Viss ir strikti, diezgan noteikti pēc laika. Tāpēc, par kaut kādu ikdienas dzīvi, bet, kas patīkami, ka tiem cilvēkiem tomēr ir morāle pirmajā vietā. Lai arī cik slikti nebūtu, bet jebkurā valstī apstīties, kur valda atkal militārā kasta, ka tur viss ir diezgan kārtībā. Viss ir tā kā sadalīts no vienas ziņas pēc sirdsapziņas, no otras, viss notiek tā, kā tam jābūt. Ja par garīdznieku kastu, tad viņi nodarbojas vispār ar dažādākām lietām. Nostīt viņi vienu vakaru var nosēdēt pie grāmatām, otru vakaru atkal tā kā komersanti doties izbaudīt visu priekš emocijām. Kā karavīri piepilda savu dienu. Viņam ir lielākais gandarījums, ja viņi ir izdarījuši visu pareizi pēc konstitūcijas, jau var tā noteikt. Priekš viņam tas ir lielākais prieks. Redzot, kad sev apkārti, kad mājā, gan viņu rajonā ir kārtībā. Un, ja par garīdzniekiem, kā viņi vēl savu ikdienu pavada, citi atkal nododās meditācijās, citi atkal lasīšanā. Bet, viņi visu laiku, kad cenšas savas zināšanas piepildīt. Šeit, teiksim, arī nav tādas viennozīmīga dzīvesveida, bet, viņi, teiksim, cenšas darīt to, kas viņus patiešām dara laimīgus. Tāpēc šeit nevar pateikt, kas tas būtu tāds. Ja godīgi, laikam, tiem pašiem, tai pašai garīdznieku kastei ir vislabāk attīstīta intuīcija, tāpēc viņi vienmēr zinās, ko viņi vēlās, un kaut kā pa dzīvi viņiem viss tā diezgan šiki nonāk. Ja par tām pašām dzimuma attiecībām, pretējā dzimuma attiecībām, par kurām tikko nedaudz aizskāt. Ja paņemt apstīties uz darbinieku kastu, tad, teiksim, tās dzimuma attiecības, ja veidojas apmēram tā, kad eksistē viena misionāra poza un vairs nekas nav vajadzīgs. Protams, vienmēr ir pilns dators pārbāsts ar pornogrāfiska rakstura filmām. Tāpēc, kādas dzimuma attiecības viņam varētu būt? Apmēram ir kaut kāds sievietes ideāls, kuru viņi vēlās, vai arī vīrieši ideāls, bet, vienmēr blakus atrodas kaut kas pretējs. Un tās attiecības vienmēr veidojas tik slikti, kur katrs cenšas pierādīt viens otram, kad ir labāks, kad tikai viņam ir taisnība. Un šitās te pilnīgs treš. Krievu valodā saucas bydlavuha. Tā arī vārds ir bydla. Tāpēc krievu valodā citreiz to sauc par kasta bydlu. Ja par komersantu kastu tikko bija ieminējies, ka daudz sieviešu, tāpēc tie seksuālie skili arī tā tiek uzkačāti. Bet, ja paņem salīdzināt ar iepriekšējo kastu, tad viņiem nekad nebūs mīlestības, retākajā gadījumā. Vai arī cenšas kaut kā aizslāpēt ar lielu daudzumu alkoholu to mīlestību. Bet arī, tāpat darbinieku kastu tā tic, kad eksistē kaut kāda mīlestība. Tas viss ir tik abstrakti, ka cilvēks uzskata, ka mīlestību var saņemt tikai no otras personas. Ja par karavīru kastu, tad viņām ir viens no tādām, laikam, interesantākajām attiecību formulām, neformulām, bet viņām pretējais cilvēks, ar kuru viņi atrodas kopā, viņi, laikam, var salīdzināt ar kādu iegūto trofeju, ko tas vienmēr būs vai skaists uzkačāts vīrietis, vai sieviete ar brazīļu dibenu, vai arī, sieviete, jebkurā gadījumā tā būs sieviete, kura sevi kopa, ļoti augstranka sieviete. Un ko no tā visa viņa vēlās, protams, tic mīlestībai. Ziedus, protams, dāvina ne tikai
kad ir kaut kādi svētki, bet arī nedaudz biežāk. Bet, teiksim, tā ir viena no tām no tiem cilvēku tipiem, kas nekad nekrāps dēļ augstās morāles un tā, attiecības veidosies diezgan jauki un sirsnīgi. Tāpat var zināt pret to pašu ģimeni attiecināt. Ja darbinieku, kas te ģimenei vienmēr ir pilnīgākais trešs, kur sievietes uzdevums ir pēc iespējas ātrāk nokļūt stāvoklī un tad nosacīt rūpēties par savu bērnu, kur viņu uzskata, ka vīriešu primārais pienākums ir vienkārši uzturēt savu ģimeni, savu sievieti, tad to pašu tāpat militārā kaste. Tie cilvēki tomēr centīsies kaut kā izvirzīt tās apusējās attiecības uz to pusi, kur viens par otru parūpējās, kas ir tāds ideālākais salīdzinājums, kur biju dzirdējis, kad sievieti vīrieši salīdzinā. Tās visas attiecības apusējās tiek salīdzinātas ar autosacīkstēm, kur vīrietis ir kā automašīna, bet pārnākot mājās, viņš nonāk kā pistapā, kur sieviete savu vīrieti samīļo, pabaro, samīļo vajadzīgajos mirkļos. Ja par komersantiem, kaut kāda tuvība viņam tomēr ir nepieciešama, tāpēc visās lielākoties nepieciešamās lietas, kad viņi sevi ir finansiāli piepildījuši, viņi vienmēr parūpēsies par savu ģimeni. Tas tāds patīkamais mirklis. Par garīdznieku kastu. Kā garīdznieku kastei veidojās? Garīdznieku kastei, ja godīgi ar tām attiecībām, ir tādi diezgan pašvaki. Viņi tic, kad eksistē uz pasaules kaut kur otra puse, par kuru viņi cīnīsies, un tur vairāk tās attiecības aizietu tieši mazāk par kaut kādām miesas priekiem tiek dots, bet vairāk par kaut kādām garīgām vērtībām, kur mīlestība tiešām būs vienā no primārajām vērtībām, bet tā mīlestība veidojas bēram sinhroni notiekās tas, ka tā enerģija apmainās, kur viens otru piepilda, un tas arī, savā ziņā var kaut kas salīdzināt ar visām iepriekšējām, kur tiek paņemts tikai tas labākais attiecībās. Par ģimenēm atkal, protams, viņam visiem eksistē atkal morāle, kā pareizi veidot ģimenes attiecības. Ģimene būs tikai viens no primārākiem. Tāpēc, ja padomāt par šo tēmu nedaudz tālāk, izdomāties, kur vispār var redzēt tās kastas, kur viņas dominē. Ja paņemt apstīties Ziemeļkoreju, šeit diezgan tā acīm redzami, ka tomēr militārā kasta vada to visu. Ja paņemt, tāpat tās nedaudz Padomju Savienībai līdzīgs, kur tomēr tā militārā kasta spēlē vienu no ietekmīgākajām lietām vispār ikdienas cilvēka dzīvē. Kur, ja vienkārši apstīties uz kāda budžeta, kas veidojas, laikam vairāk nekā 30% no Padomju Savienības budžeta bija atdota militārajām vajadzībām, bet tas nav nekas slikts, jo karavīri vienmēr interesējās ne tikai par savām interesēm, bet arī par citu cilvēku interesēm. Tāpēc vienmēr Padomju Savienība tur, kur bija aizgājusi kaut ko nosīt, okupēt, tad viņi diezgan labi parūpējās vispār par to valstī. Gan jau, ja par Latviju paņemt pabojāt, atrodos jau līdz Pucjām, esmu aizgājis un var redzēt, ka visas mājas ir sabūvētas, viņas vēl joprojām stāv un, viss tika būvēts tā, lai uz ilgu laiku, ja salīdzināt, kur mēs tagad atrodamies, tad viss tā tiek, nosīt uz puņķiem būvēt. Ja paņemt kādu konkrētāku antipodu militārajā kastē, tie laikam būs komersanta kaste, kur lielākoties viņi atrodas, protams, rietumu valstīs. Kā stiprākā, laikam, reprezentatīvākā valsts, laikam, būs tā pati ASV, kur pēdējos 10 gados, 20 gados pat, nosīt pēc Padomju Savienības sabrukšanas, kur visa lielā valsts ir pārvērtusies par gigantisku korporāciju, kas kalpo kaut kādiem, nosacīti egoistiskām vēlmēm tikai piepildīt savus makus, bet, līdz ar to viņiem, kas viņiem, ar ko atšķirās, laikam, rietumu pasauli no austrumu pasaules, kad viņiem likumu diktē kaut kāda nepieciešamība, nevis kaut kādas morālās lietas. Tāpēc tur Mihails Zadanovs tik daudz stipri piedurās par tiem pašiem amerikāņiem, jo viņam vairs nav kam sekot pakaļ. Bet, atkal var redzēt, ka reliģija diezgan stipri ietekmē
Amerikas Savienotās valstis, ja mūsdienu Krievija paņem pastīties tādu, nu, tur atkal iet mījdarbībā visas 3 kastes. Tā kā tev mājas darbs tāds. Paņem padomā, kāda kastā valda pār Latviju. Ja nedaudz dziļāk aizdomāties, mums tomēr ir daudz partiju sistēma, bet, nu, tas tāds priekšā izteiciens. Paņem padomā, pasties, kas tie par cilvēkiem mums ir valdībā. Un, ja paņem pastīties tīri uz vēsturi, kurā no kastām valdīja jebkurā laikā, tad, jā, tā kā pirms tam minēju, šamaņi valdīja pāri jebkurām primitīvākajām ciltīm, pēc tam tomēr, nu, šamaņi nespēja, nemācēja karot, tāpēc kaut kāds primitīvākais karēvis ar uzdesinātu koka mietu spēja pārdurt to šamanu, lai arī kāds sliktos garus viens otram nedzītu. Varam, ja paņemt kaut kā tuvāk mūsējā vēsturi, nu, paši redzi, ka kristietība daudz pelēkas lietas bija izdarījusi. Vispār gan Eiropā, gan ASV. Bet, nu, kas vienmēr bija interesanti, ka Āzijas austrumu valstis, viņas tā kā biežāk bija, tomēr atradās tajā stadijā, kur tomēr inteliģence vadīja. Ja paņem pastīties laika periodu līdz kaut ko tā kā liberālais laiks, tas viss saucās Franču revolūcija un visi tie laiki, tad atkal var redzēt, ka inteliģence atkal iet varā. Pēc tam kaut kā laiks mainījās un tas viss aizgāja tā diezgan sūri, kā atnāca militārā kasta. Tas būtu pirmais, otrais pasaules karš, kur nu, ļoti pelēki laiki bija, kad lielākā daļa pasaules vispār tam visam nodevās, tai visai būtībai un ļoti daudz cilvēku cieta. Tāpēc, ja paņemt apstīties uz mūsdienām, tad tomēr mūsu mūsdienu pasaulē valda tomēr tie paši komersanti, kas, nu, nav nemaz tik slikti, pat cik mēs paši redzam, ka nav tik daudz karu, nav nekādu krusta karu un reliģisko sadursmi tomēr nav tik daudz kā agrākos laikos. Tomēr tas tā ir diezgan jauks savā ziņā. Principā, jā, par kastes sistēmu. Man liekas, ka tavs redzesloks ir nedaudz kļūst plašāks, ka tu tomēr sāk skatīties uz šo pasauli nedaudz no cita rakursa, caur citu skatījumu prizmu. Un, nu jā, tā otrs mājas, tev būtu feina lieta vienkārši aizdomāties, no kuras kastes tu esi. Aizdomāties vispār par kaut kādu ideālo cilvēku, kā viņam jāizskatās, no kurienes viņš ir un kur viņš dodās. Man liekas, ka viņš tomēr no darbinieku kastes dodas līdzi komersanta kastai, tāda militārā kastā un galu galā dodās. Viņš atrodas tomēr garīdznieku kastā. Ja to dzīves ceļu tā diezgan primitīvos soļos sadalīt, tad cilvēks pēkšņi saprot, ka, lai kaut kā jaukāk izdzīvot, kad viņam ir nepieciešama nauda, nu, un ātrākais ceļš tomēr iegūt tā naudu, varbūt tās kaut kādas spekulācijas, savu uzņēmumu veidošanu, tad viņš nav kļūst komersanta kastā. Uz mirkli sajūtot, kad viņam jau ir pāri 30, viņš saprot, ka ar viņu veselību tomēr viss nav tik feini un tas time managements nav tik krūts, pat cik viņš guļ līdz 12 vai līdz 1, un viņš saprot, ka ir nepieciešams sevi disciplinēt. Un šeit nāk klāt tas pats militārās kastes izgājiens, kur ir jāplāno savs laiks, sevi ir jāciena, fiziski jākačā. Un galu galā, kad tu esi sevi fiziski uzkačājis, tu finansiāli tā arī noturēsi, saprot, ka kaut kā jāpiepilda laikam sevi ar kaut kādu kvalitāti. Tad, protams, sākas grāmatas, kāds noteikts radošs darbs, un tas radošais darbs parasti ir kaut kur sabiedrības labā. Tāpēc tā var arī pēc sarunām, ja godīgi salīdzināt, ka tā pati šamaņa kasta, jeb garīdznieku kasta, viņai vienmēr sarunas veidojas visvieglāk ar visām kastām, bet, kaut kā nedaudz šķībi skatījās uz to pašu garīdznieku kastu, bet, visvairāk visos laikos starp citu karoja tā pati kareivi kasta ar komersantiem. Jebkurās laikos viens otru centās iznīdēt, vai par padomju savienību kā tāds diezgan labs piemērs. Tā kā, jebkurā laikā, kur viss tālāk uztēsies, starp citu, tas arī tāds ir aktuāls jautājums. Man liekas, ka tomēr inteliģence uzvarēs, ka komersanti pavisam drīzumā zaudēs,
un nosacītība, kad rekords pasaules burbulis jau ir uzpūst tik liels ekonomiskais, ka viss pietiek, cilvēkiem pietiek, un viņi saprot, ka ja finansiāli kaut kur jākustās tālāk, tad cilvēku prātos arī ir kaut kas jāmaina savādāk. Tāpat arī sāk parādīties kaut kādas jaunās politiskās kustības, kā kaut kādi zaļie, pirātu partijas. Jebkurā gadījumā to visu var pats novērot, un galu galā es ticu tam, ka kontents uzvarēs. Tāpēc, ja tev patīk rakstīt, tev ir kaut kādas domas vispār, gan par šo video, gan vispār tavā ikdienas dzīvē, ņem raksti, piepildi šo pasauli ar kaut kādu vērtību, ar savām domām, kā varbūt tās vajadzētu būt, kā nevajadzētu būt. Bet centies to darīt vienmēr konstruktīvi. Nevis nolamājot visus darbiniekus, kas pārstāvis garīdzniekus, pedofīļus, kā diezgan bieži notiekās. Visi komersantus nolamājot, kad viņi ir visi zagni un slikti cilvēki, vai, tos pašus politiķus, lielākoties skaitu. Atklāšu priekšējā, ka tie paši komersanti, tie paši politiķi, vairāk seko savām komerciālajām vēlmēm. Ja tas bija kāds bizness, obligāti ieliec laiku, ierakst komentos vispār savas domas par to, kāda satura video tu vispār pats vairāk vēlētos, lai es tev izlieku. Ja vēlēs, lai šis video vairāk turpinātos, protams, nosūt viņus savam draugam, kurš tiešām atkal novērtēs to visu. Ideālā paņem vienkārši nospied share un prieks, ka skatījies. Pagaidām čau!